Sauc pēc pārtapšanas, graudi māla pītēs, zeme atritina zaļu viļņu jūru, aizviež tālāk apvāršņus un ceļus, pienāk tuvāk tavai sirdī. Sauc pēc pārtapšanas mīkla maize sabrā, krāsnas karstā dvaša kāro mīlestības. Aizsāk jaunas maizes mūžu, spēka mūžu, vēlreiz mīlestībā. Sauc pēc pārtapšanas sakrupuši sliekšņi, nometot no pleciem vienvasaru sapņus, sadzird 100 gadu aizdunošos soļus, sadzird atnākošos, klauvējot pie vārtiem. Aiz audzes audze veidos stipras dzimtas šajā saudabīgajā saimniecībā. Daudz bērnu ģimenes, te gandrīz vairāk raksturīgas nekā augstie ražošanas rādītāji. Kur kāzas, tur arī bērni, tā mēdz teikt šajā vidzemes pusē. Un tā iznācis arī Krūmiņu ģimenē, kurā Indulis ir 3. dēls. Pēc apas profesionāla tehniskās skolas beigšanas atkal atgriezos atpakaļ mūsu kolhozā. Tagad strādāju par traktoristu un kombainieru. Dievs, ko? Vairāk nevar pastāstīt par sevi patreiz. Nekas tāds jau nav noticis. Nāks laiks, nāks padoms. Mana māte visu mūžu strādājas par slaucēju. Viņa allaž bijusi labāko vidū. Tagad pēc aiziešanas pensijā viņai jārūpējās par saviem mazbērniem. Tēvs visu mūžu bija skalējis. Viņš ir arī viens no kolhoza dibinātājiem. Tagad tēvs nolēms par kalēju izmācīt man vidējo brāli. Tā viņi dzīvoja. Mūs neutināja, agri radināja pie darba, un lielākajiem vienmēr bija jāatbild par mazākajiem. Priekšsēdētājs manam vidējam brālim Jančikam, tāpat kā citiem puišiem apsolīja, ka pēc dienesta dos jaunāko tehniku. Nu, un tā viņš kļuva par kombainieri, bet tagad vairāk redzams pa smēdi. Vecākais brālis Māris ir zāļu sēklu apstrādes punkta vadītājs. Viņš laikam domā, ka ticis pie skaistas sievas, tad ar meitām vēl var pagaidīt. Es vēl gāju pamatskolā, kad abas māsas jau apprecējās. Tagad Raitai ir 3 bērni, no kuriem 2 jau skolnieki. Viņa ir reti saticīgs cilvēks, arī darbs mierīgs, dārzniecībā. Kad kolhozam ievajadzējās vienu riktīgi cilvēku par kleitnieku, priekšsēdētājs nāca sarunāt vecāko māsu Zaigu. Viņa ar Jānu tagad audzē jau 6 bērnus. Uzskata, ka lielai ģimenei ir arī liels spēks. Jāguļ pēc saules un pirms saules jāceļas. Tam, kas nav piedzimis, vienīgi mirt. Zemes dēls tik augstu debesīs paceļas, cik tuvu zemē viņš ir. Te, kur pa naktīm kā nošautas miglas krīt, un rasas raudiens uz zemi pil grūts, nolikts ir tā, lai visi var izlasīt, sacīsim, Jēkaba mūžs. Jēkabi, Jāņi, Kriši un Mārtiņi, un visi līdzīgie viņiem mazliet, paliek uz mūžiem, kā atvērti vārtiņi, lai mēs kaut kur varam tikt. Dienā vismelnākā, dienā viszilākā, viņi ar mums kopā smējas un sāp. Cilvēki vispirms uzkāp pats sevī, cilvēkā, pēc tam, kur gribi var kāpt.
Vispār var teikt, ka paši kolhozā man daudz kas patīk. Patīk visi lauku darbi, it īpaši tie, kur veicam ar tehnikas palīdzību. Patīk pavasari, jo šķiet, ka katrs no tiem atnāk savādāks. Tad man nemaz neliekās vienmuļi, atkal no jauna ārt un sēt, lai rudenī redzētu, kāda nāks raža. Patīk godi, pēc labi paveikta sūra darba, kā ražas svētki, apkūlības, kombaineru brokastis vai apsējības. Tad jau sevišķi jūtam rūpes un gādību par mums, darba cilvēkiem. Visi mūsu kolhoza dzīvi varētu salīdzināt ar lielu mehānismu, kuru darbu organizē un vada speciālisti. Šajā sarežģītajā mehānismā esam nepieciešami arī mēs, tiešie darītāji. Bez mums tas nebūtu pilnīgs, jo katrs atrodamies savā vietā. Un kā tautā saka, daudz galviņu, daudz padomu. Tā ir noslēdzies 10. piecgadus, 1. gads. Šā gada sākumā mēs pieņēmām lielas sociāliskās saistības lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā, un ne jau velti. Tas bija tāpēc, ka mums arī vajadzēja sagaidīt godam mūsu kolhoza 30. gaddienu. Kā mums ieveicies par šo gadu? Es domāju, mūsu galvenais speciālists analizēs tuvāk, nospraudīs perspektīvas tālākai mūsu saimniecības izaugsmē, analizēs sīkāk tieši, kā mums ir gājis šis gads. Pagājušā gadā par triecienu iecirkni alkopībā tika uzskatīta graudu ražošana un lobarības bāzes nostiprināšana. Jāsaka, ar šiem jautājumiem visumā saimniecība arī sekmīgi ir tikusi galā. Tā graudu kopiegūja mums ir sasniegta vislielākā pastāvēšanas vēsturē, ir 3229 tonnas, iegūtas arī ražība no hektāra ir vislielākā, 35,1 centners no hektāra. Nesam izpildījuši vēl patreiz līnu šķiedru, medu nedaudz pietrūka un ābolus. Jāsaka, arī turpmāk, 77. gadā mūsu galvenais uzdevums būs graudu ražošanas palielināšana. Tāpat liela vērība tiks pievieta kartupeļu ražošanai, ko šogad mums nesevišķi veicās. Izaudzēta bija laba raža, bet nepaspējām viņu novākt. Lielu vērību arī pievienosim lobarības bāzes nodrošināšanai, īpaši vasaras periodā. Mūsu iecirknī arī 76. gadā gluži neveicās tā, kā bija plānots. Mēs plānām parādā palikām kartupeļu ražošanā, lobarības biešķu ražošanā un parādā palikām ar sausto sienu. Kaut gan rupjo lobarību kopumā ieguvām tā, kā bija plānots. Var teikt, ka otrā ražošanas iecirknī ir gūti tādi zināmi panākumi. Ja būtu novākuši ražošanas iecirknī kartupeļus, kas palika, kā arī lobarības saknes saladēju, ko nenovācām, tad varētu teikt, ka gads būtu noslēdzies samērā diezgan labi. Ja par gada vidu mums gāja šā un tā, it sevišķi liels grūtības bija vasaras mēnešos tieši ar piena izslaukumu, tad var teikt, ka gads ir šajā jomā noslēgts sekmīgi. Vidējais izslaukums no govs ir sasniegts 3245 kg, un salīdzinot ar pagājušo gadu ir gan neliels kāpums, bet tomēr nedaudz 48 kg. Un bruto uzdevumu arī esam izpildījuši. Šeit gribētu pieminēt labākos darītājus, kā muciniec valdu, kur izslaukusi krietni virs 4000 vidēji no govs, tāpat arī raisku melzu, kur apkopums pirmdienas vidējo izslaukumu ir sasniegusi virs 4000. Arī ar gaļas ražošanu pagājušā gadā ir veicies labi,
Uzdevums mums bija 251 tonna, saražojuši esam 303 tonnas. Tad par gaļas valsts uzdevumu izpildīt. Mums bija jānodod 390 tonnas saistībās. Tādu skaitli bijām ierakstījuši, izpildījuši esam 442 tonnas. Jeb uzdevums ir izpildīts par 113%. Arī mūsu kolhozā tiek šis jautājums risināts. Pašlaik mums ir iegādāt 3 traktori T150K, un daļai viņi sevi jau ir pierādījuši kā tādas perspektīvas mašīnas. Lielas grūtības šīs tehnikas izmantošanā rada, ka šīm mašīnām nav piemērot piekabes inventāra mūsu apstākļiem. Tas ir, ka mūsu kolhoza lauki ir ļoti akmeņaini. Ražas novākšanā sākam ieviest kombainus ņiva, SK5. Kombaini ir vēl no rūpnīcas tiek saņemti ar daudziem defektiem. Tas ir tāds nepatīkams moments, un to novēršanai vajadzīga saimniecība mehanizatoriem izlietot daudz darba laika. Attiecībā uz manu darbu ir jāsaka, ka remonti ieilgst. Trūkst rezerves daļu. Vislielākā problēma tomēr ir celtniecība. Pareizāk sakot, celtniecības nepietiekamība. Tas nenozīmē, ka nebūvē. Būvē. Pavisam drīz nodos eksploatācijā kompleksu 424 slaucamām govīm. Kūti 100 sivēnmātēm un zāļu sēklu apstrādes punktu. Turpinās ciemata izveidošana un labiekārtošana. Drīzumā ceram sagaidīt jaunu dzīvojamo ēku un 17 līvānu saliekamās mājas. Kamēr ziedās marža un granītā vizla vēl, kamēr skaudri dzērves kliedz un eži pukšķi, dzīvot vai mirt mums ir brīva izvēle, tāpat kā sajukt vai nebūt jukušiem. Kamēr zemei barotājai vēl ir piens tesmenī, kamēr zem sirds planētai lava virmo, priecīgu teliņu mēs sevī nesam, čirkainie, plikpaurainie un balti sirmojošie. Kamēr vēl lūpas bāla, kamēr vēl vaigi sarkst, kamēr uz jumta vēl ir stārķa perēklis, mēs neesam viendienas laikraksts, bet laika raksts, mūžībā iecirsts hieroglīfs. Te neies, kas nevar, te neies, kas nemīl, bet tie, kam ir drosme, ies, jo viņiem patiešām pieder šī zeme, līdz pērkona lietiem nosmējusies. Šodien mēs atskatāmies uz uzvaras pavadītiem 30 gadiem. Un mums visiem ir prieks, ka mēs šodien kopā šeit ieliekam uzvaras piemiņu akmeni. Nav jau nekāda sevišķā skulptūra, ir akmens, pelēkais akmens, kas ir gadu simtiem bijis uz mūsu tīruma, varbūt pat traucējis mūsu darba ritmu, bet šodien viņš teiks paudzēm, kad, lūk, 1947. gadā tika nodibināts uzvara. Lai šīs akmens stāsta paudzēm, ka, lūk, šodien pēc 30 gadiem, pēc 300 gadiem šeit, Lomas pagastā, dibinājās viens no pirmajiem kolhoziem republikā.
Ar dziļu cieņu sveicam saimniecības veterānus, kuri pirms 30 gadiem lika pamatus pirmajai kolektīvai saimniecībai Valkas apriņķī un visus šos gadus pašaizliedzīgi strādājuši tās izaugsmē. Kolhoza Uzvara kolektīvs daudzus gadus bijis Vaduguns rajona kolhoziem un savā pastāvēšanas laikā guvis lielus panākumus sabiedriskās saimniecības attīstīšanā. Ievērojami paplašinājis ražošanas apjoms, augstāki ir visu nozaru ekonomiskie rādītāji, uzlabojušies kolhoznieku darba un dzīves apstākļi. Izsakām pārliecību, ka savā jubilejas gadā Kolhoza Uzvara kolektīvs vēl enerģiskāk un ar lielāku entuziasmu strādās lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes un darba kvalitātes celšanā, lai sekmīgi īstenotu Padomju Savienības komunistiskās partijas 25. kongresa un 10. piecgadas uzdevumus. 1947. gadā, 13. februārī, 6 zemnieku ģimenes apvienoja savas saimniecības un nodibināja kolhozu, kam deva vārdu Uzvaru. Pirmo kolhozu Ziemeļvidzemē un 3. republikā. Biedri, lai godinātu kolhozu dibinātājus un visus pārējos kolhozniekus, kas nav šodien pie mums, lūdzu piecelsimies un godināsim ar klusumu brīdi. Mēs esam atnākuši pie pirmā kolhoza Uzvaras dibinātāja Augusta Savieja kapa, lai izteiktu klusu pateicību viņam par to lielo darbu, ko viņš veicis gan padomju varas nostiprināšanā pēc lielā Tēvijas kara, gan arī kolhoza organizēšanā, dibināšanā un arī kā pirmais valdes priekšsēdētājs. Jaunā saimniecība bija 100 hektāru liela. Tai piederēja 7 darba zirgi, 7 slaucams govis un trūcīgs lauksaimniecības inventārs. Vēlāk Blomis pagastā nodibinājās 5 kolhozi – Uzvara, Pamats, Arājs, Sējējs un Sarkanā zvaigzne. Pēc tam, kad šos kolhozus apvienoja, radās tagadējā Uzvara. Tāpēc kolhoza izaugsmi mēs parasti salīdzinām ar ozolu, kuram ir 5 žuburi, un uzskatām to par savu simbolu.
atkal nāk rudens. Mēs ticam, ka Induli, Krūmiņu trešo dēlu, nākotnē gaida daudz labu dienu un gadu. Jo zinām, trešajiem tēva dēliem dzīvē vienmēr veicies. Apariet zemi rudenī. Paldies, beidzot esmu uzarts. Skrubiniet, sviliniet, šķērējiet, ecējiet. Viss tiek apvērsts, ieslānīts, ieslāņots slānī. No zemes tu esi nācis, no uzartas zemes. Vienīgais, kas mūs šķir no viņiem, no tiem, kas auž mūsu kokiem saknes, tā ir mūsu redzamā dzīvība, dvaša. Par zemi, paldies, es jau topu. Jo tā nav pat tapšana, tā pārtapšana vien. Pārtapšana ar jaunu dzīvību. Varbūt savu 5. dēlu, kā Nulles ģimenē. Mazais Imants piedzima kolhoza dibināšanas gada dienā, tāpēc viņu uzskata par visas saimniecības audžu dēlu. Un kā par audžu dēlu arī rūpēsies no skolas sola līdz kāzu maršam. Daudz bērnu ģimenes kolhozā nav nekas neparasts. Piemēram, kolhoza priekšsēdētāja Imanta Bērziņa ģimenē ir 3 dēli un 3 meitas. Bringuļu 3 paudžu pārstāvji veido lielu dzimtu. Rāciņa ģimenē aug 2 dēli un 4 meitas. Lielas un stipras ģimenes ir tradīcija, kas kolhozā turpinās no audzes audzē. Uzvarā dzimst vismaz 2 tik vairāk bērnu nekā citur mūsu republikā. Mūsu iepriekšējās filmas uzņemšanas laika pagājuši 10 gadi. Induļa Krūmiņa dzīvē ienes būtiskas pārmaiņas, tādas kā sievu Valentīnu un 3 jaunākās Krūmiņa atvases – 2-gadīgo Kristapu, 4-gadīgo Dinu un, kā vecie Krūmiņi teiktu, pirmziemnieku Ingu. Kā atceraties, tad tieši kolhoza dibināšanas 30. gadskārtā pasaulē nāca Andreja Nulles un Ievas jaunākais dēlēns Imants, nosaukts par godu toreiziem kolhoza priekšsēdētājam Imantam Bērziņam. Šoruden mazais Imants ir ceļā uz 3. klasi. Kalni, biežiem lejas, rūdziem kalni, biežiem
Balodis nācis no 4 bērnu ģimenes, kurai bija lemts iepazīt daudzus grūtumus. Kā stalts puisis armijas drēbēs pēckara gados, viņš atsāka darba gaitas tepat savā dzimtajā pusē, Velnegala laukos. Jauno brigadieri arī šodien atceras ziemā kamanās, bet pārējos gadu laikos aizvien tikai kājām vai uz divriteņa. Vēlāk, tajos gados, kad apvienojās sarkanā zvaigzne ar uzvaru, sūrā darbā krātā pieredze pārta piecirkņa agronoma rūpēs. Pēc tam gluži nemanot paskrēja vēl 20 darba gadi, un laik visos darba svētkos tika cildināts Viļa Baloža veikums. Un pienāca tā diena, kad viss līdz šim paveiktais sasummējās kopā vienā apaļā 60 gadu jubilejā. Lācīšu mājas būvēts pakalnā, bet lejā caur pļavām aizlīkumo upīte. Pēdējos gados rāms miers ienācis mājās. Abas vecākās meitas, Mārīte un Sarmīte, aprecējušās, un tepat vien arī strādā, bet ne jau nu katru dienu iznāk saciemoties. Jaunākais dēls Vilnis šobrīd dienestā, un tikai pievakarēs, kad no maizes ceptuves pārnāk dzidra, divatā var omulīgāk pasaimniekot. Varbūt jums ir palikuši atmiņā tie vissliktākie gadi kolhozas pastāvēšanas vēsturē. Sliktākie gadi, paša sākuma gadi. 51., 52., slapi tie rudeņi, tad jau pļāva ar zirgiem vēl. Grima zirgi, grima mašīnas, ražu jau vāca, pļāva pat ar kāds izskaptim. Lika zārdos, bet slapšētas rudens bija un ražas būtībā nekādas. Kūla ar kuļu mašīnu. Visu ziemu līdz pavasaram, līdz marta mēnešam izkūla 8 centneri caurmērā. Tikai 8, ja? Tikai 8, jā. Vairāk nebija. Ar visu sniegu kūla un bēra un nekas tur, neko tur nevarēja vairs laukā vairāk dabūt. Un kā tā lopiņa? Kā te pārziemojāt? Nu, lopi, salmus izmantoja, sienu jau ne tā kā tagad, sienas kilograms apmēram varbūt govē tik bija ko iedot. Uz svaru jau nesvēra, tā rokā saņēma, tādu mazu klēpīti par 2 goviem ielika, un tas bija viss. Īstas darba mīlestības jau laikam, kad arī nav. Varbūt daļēji vienam otram, bet visiem visi tā, nu varētu sacīt, zemē skatās pāri, jo zeme jau grib, lai viņai neskatās pāri, lai viņu iemīl, iepazīst un atdod visu to, ko zeme prasa. Traktoris zemi strādājot, viņam jādomā līdzi, ko zemē vajag, cik vajag kultivēt un cik dziļi vajag kultivēt un kā vajag sēt. Šodien jau neļauj daudz mums neko domāt. 10 dienas, ja 12 dienas, tas sējai jābeidz tajā laikā ir un tas arī varbūt daļēji attiec uz kvalitāti. Visā šajā periodā, kopš strādāja lauksaimniecībā, tas ir no 70. gada, šajā saimniecībā ir nostrādāti 25 gadi. Un jāsaka tā, ka katrā 5 gadē ir 2-3 gadi ir veiksmīgi, pārējie ir tādi varbūt vidēji. Nu, tāds sevišķi veiksmīgs mums varbūt ir 1986. gads, kad mēs ieguvām augstāko kartupeļražu rajonā un arī ieguvām visvairāk graudu bruto saimniecības pastāvēšanas laikā. Nu, domāju, ka arī samērā veiksmīgs būs šis gads, jo graudu raža būs pāri 40 centiem no hektāra. Nu, šajā 5 gadē lauksaimnieciskā ražošanā, it sevišķi augkopībā, plašāk sāk ieviesties intensīvās tehnoloģijas. Pēc intensīvās tehnoloģijas mūsu saimniecībai pie šiem ražošanas apstākļiem ir jāiegūst vismaz 40-45 centneri no hektāra graudu un 200-250 centneri kartupeļu. Nu, šie rādītāji saimniecībā tiek arī sasniegti.
Daloties ar mums savās pārdomās par zemes kopšanu, Viļus Balodis par galveno kritēriju izvirstās mīlestību. Ja runāju par zemi, par zemes kopšanu, zeme tāpat kā viss cits, protams, jāmīl. Zeme grib, lai viņu kārtīgi sastrādāt, kūts mēs saražot neprotam, un arī maz viņa ir iestrādāt, tā kā zemi mazliet mēs piekrāpjam, un no zemes mēs gribam daudz, lai viņa dotu mums lielas ražas katru gadu. Ar minerālu mēsliem, protams, tas nav iespējams. Zeme paliek katru gadu blīvāka, brauc smagsvaras tehnika, strādā. Zemi jau mēs pēdējā laikā arī Katram ir sava zemes izjūta. Galvenajam agronomam Arvīdam Kaupem vārdos tā grūti izsakāma. Uztraukumi lauksaimniekam ir vienmēr, tie ir pavasarī, tie ir vasarā pie lobarības sagādes, tie arī ir rudenī pie ražas novākšanas. Tāds drusciņi mierīgāks varbūt tieši ziemas periodā. Tad, kad mēs jau plānojam jau nākošā gada ražu. Ir jau tāda sajūta, ka tu gan pavasarī jau sējot, jau zini, kas katrā laukā var izaugt, kad katrs lauks ir jāsēj, kad viņš ir jāstrādā un kāds būs gala rezultāts. Jā, protams, galīgi netraucē laika apstākļi, nav kaut kādas stihijas. Cūku skaits pa kādām 500 ir audzis, lielopi ne tik daudz. Arī fermas ir nākušas klāt. Slaucamo govu komplekss Zeltiņi ir nācis klāt 424 vietām. Cūku fermas 2 Braslās ir nākušas klāt tieši sivēnmātēm. Un šeit, kur atrodamies, Skudrāja novietne. Zeltiņi, viens no Valkas rajona 10 slaucāmo govju kompleksiem. Pēdējo gadu laikā tradicionāli 3. vai 4. vietā rajonā. Jau no pirmajām dienām kompleksu vada Aija Sijāte, lomēniete, mācījusies Smiltenes savhauza tehnikumā, bijušā neapvienotā kolhoza uzvara, kādreizējā partijas sekretāre. Gadus par slaucēju strādā Skaidrīte Ieviņa. Silo fermā viņas pārziņā atrodas 35 govis. 4380 kg piena vidēji no katras govs ir viņas šī gada rezultāts. Visu mūžu kolhozam atdevuši daudzi cilvēki. Piemēram, par slaucēju no 17 gada vecuma sāku strādāt Austra.
no 18 gadu vecuma lopkopībā arī Arturs Priedītis. Šķirnes cūku komplekss Braslas. Šeit pēdējos gados labi strādā Jānis Simpsons un Zenta Simpsoni. Varētu teikt arī tā, ka visu mūžu ir strādājuši kolhozā, ko nu katreiz ir vajadzējis strādāt. Par cūku šķirnes izkopšanu pagājušajā gadā no Vissavienības tautas saimniecības sasnieguma izstādes galvenā zootehniķe Mirdze Eberharde pārveda diplomu un kā balvu zootehniskiem dienestam šo pašu vieglo automašīnu. Un lai tā gaļa būtu vairāk, tad, protams, tiem dzīvesvaru pieaugumiem ir jābūt lielākiem. Nepietiek ar to, kad mēs sasniedzam diennakts pieaugums lielopiem pār par 600 gramiem, mums tuvākā nākotnē ir jāsasniedz vismaz 800 gramus un pat vairāk. Un, ka to izdarīt var, to mēs esam pierādījuši jau šajos 2 vasaras mēnešos, kad mums bija laba lobarība. Tiešām saku, laba lobarība vārda īstā nozīmē, bet ziemošanas periodā ir grūti ar labu lobarību, un tāpēc mums tie rezultāti ir daudz sliktāki. Es domāju, ka pēdējos 10 gados vairāk mēs varējām vēlēties, lai mēs paši varbūt būtu vairāk domājuši tieši par darbu cilvēku. Lai tam būtu vieglāk strādāt, lai mūsu fermas būtu vairāk mehanizētas. Nu, tas, diemžēl, mums nav izdevies. Un es domāju, ka pie tā vēl daudz jāstrādā un vēl daudz gadi paies, lai mēs pie tā nonāktu. Jo nenonāks tas nevienā, ne 2 gados, tas nebūs. Un lopkopēji, kā ir briduši pa dubļiem, tā bridīs ar visu smago lobarību uz rokām. Es domāju, tas ir viens no svarīgākiem punktiem. Nu, ja runājam par govi un par pienu, tas jau viss ir saistīts ar to pašu zemi, ar zemes kopšanu, ar lielām ražām, ar lobarības sagatavošanu un iegūšanu. Nu, protams, lai iegūtu daudz piena, govs ir jākopj. Un reizē arī govs ir jāmīļo, jo nevar tā govi sacīsim par roku galam, iedot viņai ēst, kas ir pie rokas, pamest, un lai viņi to apēd un iet ar slauceni un gaidīt tur pilnu slauceni ar pienu. Nu, es domāju, ka saimniecībā piena ieguvis tā neveiksme noteikti ir cilvēks pats kā tāds. Ieprecējās Blomos pēc smiltenes tehnikuma beigšanas. Toreiz 50. gados ciemā atradās veterinārais punkts, par kuru vadītāji tad arī viņu nozīmēja. No 1973. gada galvenais vetārsts. Ar lielu gribu un neatlaidību mācījies Latvijas lauksaimniecības akadēmijā, kur pabeidz ar izcilību. Mācījies 13 gadus, jo pats sev nav varējis pieļaut, ka varētu kaut ko nezināt. Valkas rajonā visaugstākais vērtējums dots Vīciem un Trikārtas zemē. Uzvaras tīrumiem mazāk – 41 balva. Ja darba organizācijas enerģija arī varētu mērīt ballēs, tad dispečerei Austrai Jurgenai acīm redzot sanākt vairāk.
Nokums Mondris, darbnīcas vadītājs 2. iecirknī. Jānis Lēcis, darbnīcas vadītājs 1. iecirknī. Āboltiņš Aigars, mehāniķis 2. iecirknī. Indriķis Krūzītis, galvenais inženieris. Tagad ir pagājuši 10 gadi no mums iepriekšējās filmas uzņemšanas. Kāda tehnika tad būtu nākusi klāt? Laba tehnika. Nu, tehnika jau noteikti nāk klāt, bet par to labumu ir tā pagrūti pateikt. Tehnikas kvalitāte, protams, atpaliek krietni no tāda daudzuma, kas pienāk klāt. Nu, nepatīkam taisnika uz tādiem traktoriem, kas ir ilgi projektēti un domāti, ka traktori T50, T150, T150, kā nav sevi attaisnojuši. Kādā laikā ļoti lielas cerības uz viņiem likām. Tagad sāk nākt arī jauni graudu kombaini. Un atkal tā pati vecā vaina, ka pat kombainam Dona ir ļoti lieli graudu zudumi. Salīdzinot to laiku, kad tikai sāka runāt par intensīvo tehniku, kaut kas jau ir noticis. Nu, sakot, nostrādāt ir 2 gadi. Pašlaik no rūpnīcām mēs saņemam jau miglotājs rūpnīcas izgatavotus. Ir pakārtots jautājums par šķidrominerālu mēslu iestrādi, par viņu sagatavošanu. Tad visas tās intensīvās tehnoloģijas jau sākās no zemes aršanas, augsnes gatavošanas. Nedaudz labāka situācija, kā bija agrāk, veidojās ar arkļiem jau, kaut arī nepietiekami viņi vēl ir. Nu, pats sliktākais, ka mēs pašlaik varam art ar tikai ar galvenokārt ar kāpaķēšu traktoriem, kuri savas jaudas ziņā vēl ir tādi paši, kā viņi bija 10 un 20 gadu atpakaļ. Tāpēc nekādas milzīgas darba ražīgums sasniegums šī jomā nav. Jebkura tehnikas, kā saka, stāvēšana, gan nes materiālus, gan arī morālus zaudējumus, jo neizturīgas tehnikas jau neviens negrib labprāt strādāt, sevišķi jaunā paudze. Grib kārtīgu tehniku, kurētu braukt dienu, arī varbūt jau vajag nakti, lai viņi ietu. Viens no saimniecības labākajiem mehanizatoriem – Gunārs Bringulis. Viņš nodrošina vislabākā āruma kvalitāti, jebkuros apstākļos. Uzvara ir arī šķirnes kartupeļu audzētāja. Pēdējo 10 gadu laikā uz tām pašām platībām panākts 2-kārtīgs kartupeļu ražības pieaugums. Iecirkņa agronomi Māra Zahārenko par piemērotākajām šķirnēm uzskata laimdotu nolevu, kā arī nesen izmēģināto nematodas izturīgo šķirni Diamanta.
visu vidusskolas laiku vēl nemaz nezināju, par ko es strādāšu. Man bija dažādas domas, tad es gribēju būt par skolotāju un par vēsturnieku, bet, beigās es gribēju iet, vienkārši mācīties Latvijas lauksaimniecības akadēmiju. Un tad man vajadzēja izvēlēties, kādā fakultātē es tur mācīšos. Es izvēlējos grāmatvežu speciālitāti, tāpēc, ka šis darbs man bija pazīstams, jo mana mamma visu mūžu strādāja par galveno grāmatvedi. Tā tas sagadījās, ka es arī izvēlējos šo pašu profesiju. Vai viņas darba kabinets? Darba kabinets? Jūs dzīvojāt šeit, ja? Jā, kādreiz šis bija mūsu dzīvoklis, un grāmatvedība atradās lejā pirmajā stāvā. Es biju bieži viesis tur grāmatvedībā. Faktiski varētu teikt, ka es tur esmu uzaugusi starp papīriem. Tāpēc jūs esat viena no tiem cilvēkiem, kur rokās atrodas viss saimniecības finanses. Vakar beidzās bilanču komisija. Kā te gāja? Vai bija smagi? Smagi gan. Es domāju, ka diezgan smagi, jo šis gads mums bija samērā sliktāks kā iepriekšējais. Līdz ar to jau arī tas tā saucās visu bilanču komisiju. Kaut kur varbūt nedaudz vairāk par 700 000. Apmēram tik daudz naudas mums jau otro gadu ir. Vienkārši, kad jau vienbrīd bija tuvu pie miljona. Ir viegli strādāt, naudas nekad netrūkst. Kredīts nav no valsts jāņem, bet dabā jau tas nav labi. Jo šo naudu vajadzētu tomēr likt lietā. Tiešām, it kā ka mums nauda ir, mēs varētu celt uz saimniecības līdzekļiem, bet celtniecībā mums vietējie strādnieki ir ļoti maz. Līdz ar to mēs vienkārši neesam spējīgi ņemt un lietot, lai varētu būvēties. Taisnība, kad mūsu pusē, ja 40 gadus nodzīvojuši esam un daudzus darbus esam paveikuši labi un saskanīgi, tad par celtniecību, par tiem pamatiem kaut kā allaž pietrūkst. Un tas mums ir blomieniešiem vissāpīgāk šodien, atskatoties uz 40 gadu jubileju, kad neesam neko daudz un labu uzbūvējuši. Daudz, kas ir darīts mazos darbos, kaut kas restaurēts, bet nav daudz dzīvokļu mājas, nav laba mehaniskā sektora, pietrūkst vēl rupjās lobarības šķūņi. Daudza cilvēku vēlme jau ir dzīvot labos dzīvokļos, patīkami vienmēr pavadīt savu brīvo laiku, bet tā celtniecību kopumā pietrūkst. Kolhoza valdes priekšsēdētājs Viesturs Hermanis. Jau ir tā, ka mums šī 12. piecgadē ir jāturpina strādāt un pamatīgi strādāt pie sadzīves apstākļu uzlabošanas cilvēkiem. Tas ir tās pašas viendzīvokļu mājas, daudz dzīvokļu māja, kur mums ir paredzēts nākošā 88. gadā 21 dzīvokļu māja. Kur viņa būs, lūdzu? Viņa būs tepat netālu pretī skolai, otrā pusē kantorim. Var sakot, pašā ciemata centrā. Un tās viendzīvokļu mājas turpināsies blakus Livānu ciematam, tā mēs allaiši viņu paraduši saukt. Blakus otrā Nigras pusītē 2 cilvēki būvēs, varbūt arī vēl kāds 3, kur mums ir šī vasaras ūdens krātuve, tāda atpūtas bāze pretī. Un arī palīgi ciemats, kurš mums ir bijušās saknās zvaigznes kolhoza teritorijas daļā.
1987. gada 13. februāra rīts. Kolhozam uzvara 40. Vēl daudzām paudzēm pelēkais laukakmens atgādinās par kolhozu nodibināšanos 1947. gadā. Atgādinās bijušos priekšsēdētājus Augustu Savieli, Grigoriju Smirnovu un Imantu Bērziņu un viņu laikā paveikto. Atsauks atmiņā grūtos kolektivizācijas gadus. Labvakar! Labvakar! Sveiki! August, tagad īten uzklausi mani. Es jau bez tā kolhozes tagad īten arī varētu dzīvot. Ko? Nu, vai tagad īten lopu žēl. Nu, liksim kopā, iznāks vairāk. Nezinu, bet tagad īten tā. Nu, bet vai tu esi pret vai kā? Labvakar. Labvakar. Nu, labvakar. Vai dzirdējāt? Stičņos bandīti divas mājas izlaupījuši, vienu saimnieku nošāvuši, otru sasituši, bērni gan klieguši, bet kas nu laukos dzirdēs? Vai nu tad labvakar? Un alūklis pušais vēl veikals izlaupīts. Vai dieniņ, nu bet ko tad te sēžam? Zložinieks vēl visus un ko tad? Nu, un kā te būs to kulkūzu? Labvakar jūs mājā! Labvakar! Tad es jau atnācu uz to kopējo ēšanu. Kas tā būs par dzīvību? Kopā strādāsim, kopā ēdīsim un kopā gulēsim. Nu, ar to gulēšanu tā būs, kā būs. Bet gan strādāsim kopā. Vai mašīnu neredzēji? Neskatījos. Tu! Pēc kā tu te nāci? Pēc kā? Lai viņi taisa to kolhozu, ja viņiem vajagā. Bet ko tev trūkst kā? Ne ar sievu, ne ar bērniem tu nerunā. Bet šo prom, ārā, prom! Neskuta, nu kavēs tik ilgi? Jāiet jāpaskatās, ka nav nomaldījušies vai... Viss tāda var gadīties. Vēlāk doredēs Padomju Latvijas valdības pārstāvji jaundibinātajai saimniecībai svinīgi pasniegs aktu par zemes nodošanu mūžīgā lietošanā. 40. gada dienā kolhoza dibinātāji atgādināja savu pirmā priekšsādātāja vienkāršo novēlējumu, lai kolhozs uzvara vienmēr būtu sava vārda cienīgs. Pavasaris un liela jūni būs klāt. Jāsāk ar ECC, ilgāk nevar gaidīt. Kopsaimniecība arī jādibina. Ko rudenī ēdīsim, ka tagad ilgi spriedīsim. Labs darbs, kas padarīts. Nu, man tagad ir viss. Jā, biedri. Nu, daudzi jūsu pagastu iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos stāties kolhozā. Nu, protams, ir jau arī tādi, kas domā nogaidīt, varbūt laiki mainīsies. Bet, biedri, nekas taču vairs nemainīsies. Nu, es tagad īkan saprotu tā. Zeme ir visiem kopēja, kopējs darbs, visiem tiem, kas viņu apkops un strādās. Valsts jau tagad īkan nevar iedot to, kā nav, pilnas bļodas. Mums zemniekiem tagad zeme ir viss. Gan darbs, gan maize, gan prieki, gan bēdas. Nu, tagad īkan es esmu par. Biedri, es domāju, ka tas, ko mēs šovakar darām, ka tas ir vēsturisks brīdis, jo mēs taču nodibinam pirmo kolhozu vidzemnieku. Tagad tā zeme mums ir jāapstrādā. Un ir jāapstrādā pēc labākās sirdsapziņas. Un mēs to varēsim tikai tad, ja mēs strādāsim visi kopīgi. Nu tad sauksim viņu par uzvaru. Un šeit ir mans iesniegums. Un šeit ir mans.
Un šeit būs arī mans. Turpmāko gadu vēsture aizsāks jau šodien. Patiesību sakot, tā jau ir radusies. Līdz ar citiem darba veterāniem uzvaras vēsturē ies arī Dzidra Balode, Mallija Koka, Mallija Stricka, Jānis Mežiels, Zenta Simpsone, Zinta Janova, Hugo Pots un vēl citi, kuriem šajā jubilejas gadā piešķīra nopelniem bagātā kolhoznieka goda nosaukumu. Divi, kas miedziņa negulēja.